Ārlietu ministrija par to paziņos oficiālā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Spēku zaudē likums par konvenciju. Nu, attiecīgi par šo te konvenciju. Pievēršot uzmanību, zaudē par kainieku mīnām, jo it kā tagad viņi saka, mēs jau kainieku mīnas nē, tas, ko viņi saka publiski, mēs vairāk tās pretanku mīnas, bet šeit mēs papīros redzam tieši, ka viņi saka par kainieku mīnām. Kainieku mīnas, piedodiet, attiecas uz cilvēkiem, uz meža dzīvniekiem, viņas neatšķir, kurš ir militāra persona, kurš ir žurnālists, kurš ir vienkārši mednieks, ja? Un pie tam es saprotu, ka tās ir nevadāmās kainieku mīnas. Bija arī skaidrojums publicēts, ko tad nosaka šī Otavas konvencija. Ir vēl, nu, es tiešām nebiju interesējusies par mīnām, paldies Dievam, tas nebija aktuāli. Esot tad arī attiecīgi tādas, kuras nospiežot podziņu, tad viņas detonē, ja? Un tad, ja, piemēram, kāds ir tās mīnas izlicis, un ja kaut kādas briesmas tuvojās, tad, nu, šādā veidā, nu, var it kā aizsargāties no uzbrucējiem. Bet šīs mīnas, par kurām šobrīd runa ir Otavas konvencijā, ir tikai un vienīgi tātad izkaisīt, paslēpt viņas, ja? Un gaidīt, kad kāds viņām uzkāps virsū. Pie tam, cik ir interesanti, ja, ka pirms gada, mazliet vairāk kā pirms gada, Nacionālie bruņotie spēki, izvērtējot Mana balss iniciatīvu, kur toreiz bija parādījies tāds pirmais zvaniņš, ja, izpētīja šo situāciju un noteica, ka, nu, nē, mēs uzskatām, tas vēl bija pirms gada, kad bija cits gaiss, ja, ka šīs mīnas nevajadzētu Latvijā ieviest, jo, nu, pirmkārt, ļoti niecīgs atturošs efekts. Nu, ja, piemēram, brauc smagā tehnika, tad tur nav nekāda efekta. Tikai uz cilvēkiem, uz viņu ekstremitātēm, ja tā var pateikt, ja. Otrakārt, esot tā, ka šie te mīnu lauki jāuzraug 24/7. Nu, paldies Dievam, tomēr nav tāds barbarisms, ja, kad, nu, lai iet bojā katrs, kurš iet pāri, ja. Tur esot jāsēž, ja, un jāskatās, bet ņemot vērā to, ka tie mīnu lauki, kurus viņi tagad ir ieplānojuši, droši vien būs, nu, diezgan tātad gari, ja, tad cik tad to cilvēku būs nepieciešams, lai viņi skatītos, lai neviens neiet pāri. Nu, tur migranti visādi ložņās apkārt, jā. Meža dzīvnieki. Dzīvnieki.